Nu tā, nu sveiciens visiem klausītājiem un sveika Lauriņa. Sveiki, Laura. labdien! Prieks, ka tu piekriti mūsu sarunai un būt te kopā ar visiem pārējiem mūsu tādā sarunu ciklā skolotāju saimnes spēks. Es esmu Kadrija un man ļoti, ļoti gribējās veidot šādas sarunas, lai jūs visi redzat, cik skolotāji var būt interesanti, iedvesmojoši, un viņi ir ne tikai pedagogi, viņi ir arī ļoti interesantas personības. Un nevienmēr viņu dzīve ir tikai skola, burtnīcas un mācību saturs. Tā kā ļoti esmu priecīga, ka Lauriņa piekrita uz šo te afēru, ja, uz šo sarunu. Laura, pastāst lūdzu arī uzreiz tad dažos vārdos, kas tu esi, un varbūt arī kurā skolās tu strādā, un kā tu vispār pedagoģijā nokļuvi. Paldies, Kadrī, ko uzaicināji. Eh, Nemānīšos, ir tāds satraukums patreiz, bet tas ir patīkams satraukums, tāpat kā ejot uz skolu, uz darbu, tiekoties ar bērniem. Eh, Esmu Laura, pedagogs, kurš īsti nedomāja, ka viņš būs pedagogs. Viņš gribēja būt, viņš nevis viņš, bet es gribēju būt deju pedagogs, mācīt dejas, kustības un kaut ko tādu, bet, lai strādātu ar bērniem, bija nosacījums, ka vajag iet šo pedagoģiju mācīties. Un mācoties pedagoģiju, man piedāvāja darbu dārziņā, pēc tam skolā, un tā es tur lēnām ieslīdēju, un nu esmu gan deju pedagogs, gan sākumskolas pedagogs Rīgas 6. vidusskolā. Aha, paņēma tevi tā, pavisam vienu ievilka iekšā. Es atceros, ka tu atnāci uz mūsu skolu strādāt, man liekas, ka tas bija oktobris, ja nemaldos. Jā, gads jau bija Kaut kāds iestācies. gads jau bija sācies, un tu tikko esi ienākusi skolā, iepazinusies ar savu klasi, un oktobra beigās tie Helovīni, un es skatos tik fantastiski, un vadītāji arī skatās, ak, Dievs, viņi ir tik fantastiski, un ka tu ar cepuri galvā, un tur koridorā kaut ko tur ir bērniem daries un ņemies un meties iekšā. Kas ir tas, kas tev dod vispār to dzirksti, to enerģiju, gribēt izdarīt kaut ko tādu, nu tā, kad ir pasākums, ka ir interesanti, kad ir jēgpilni, ka ir arī savā ziņā jautrība skolā? To pieprasa bērni. To Aha. pieprasa bērni, to pieprasa šī brīža uzmanība, koncentrēšanās, ko nevar noturēt ar pliku grāmatu un burtnīcu. Es pati esmu tāda, kuru nevarēja noturēt ar pliku grāmatu un burtnīcu. Es biju tāds nērtais Palaidnis? bērns. Aha, nē, Jā, tas bērns. viņš uzdeva jautājumus, kāpēc man vajadzīga šī formula, kur es viņu pielietošu. Tas ļoti sadusmoja skolotājus. Mani direktors izlika aiz durvīm ķīmijas stundā. Jā, viņš pēc teica, beidz uzdot man jautājumus, tev nav tiesību un izēj pastāvēs durvīm. Un tad man tā likās, nu kā, nu, kāpēc jādara kaut kādas bezjēdzīgas lietas, ko es pat neizprotu, ko es nesaprotu, un pilna burtnīca, klāte, glīti sarakstītām formulām, un man nav ne jausmas, ko ar viņām darīt. Protams, beidzot 9. klasi man tās klādes sadega elles liesmās, un es domāju, es nekad mūžā nebūšu pedagogs, un nekad mūžā man to nevajadzēs. Bet tad, kad es jau ienāku klasē un nostājos bērnu priekšā, un tomēr es apzinos, ka es esmu pedagogs, nu, es nekad nebūšu tāds pedagogs. Jā, man ir tā latiņa, ka es gribu, lai ir interesanti, lai ir jēgpilni, lai man pašai būtu interesanti šo vielu izzināt, mācīt, kaut kā savādāk apskatīt. Un nav tā, ka mēs zinām visu, vai es zinu visu. Bērni zina ļoti daudz, un jebkuru tēmu ņemot, katrs bērns vēl savu ienesumu, savas zināšanas, savu jaunu informāciju, caur savu pieredzi. Un vienmēr sakot, man patīk, ka mēs to sauso vielu, kas dažreiz ir kaut kāds sasniedzamais rezultāts, kaut kāds sausais, ja? Ka mēs viņu apaudzējam, lai viņš ir garšīgs, lai viņš ir interesants, lai viņam ir smarža, lai viņam ir garša, lai viņam ir sajūta klāt. Man var sakot, ka tādā pilna, es nezinu, vai var saprast, ko es tagad runāju, ja? Var, Bet var. tāda Pilnīgi var sajust, nevis tikai saprast.
visu sajūtu, visu enerģiju, jo arī mēs esam dažādi. Esmu kinestētiķis, ir, kuriem ir audio uztvere, kuram ir vizuālā uztvere, viņam ir jāredz, jāsajūt, jāsadzird. Un tāpēc, ja to vielu mēs tā pasniedzam garšīgi Mhm. un no dažādiem tādiem skatu punktiem, resursiem, nē, agars, stop, man kaut kas zvana. O, atvainojos, es biju pazudusi, ja? Viss labi, Mhm. tāda ir dzīve, tāda ir dzīve. Super. Un, Laurija, es klausos, toreiz tevi par jautāšanu izdzina ārā, ja? Bet jā, es zinu, ka šobrīd tu pat mudini bērnus domāt un uzdot jautājumus. jā, Jā, kāpēc tu jā. tā dari? Tāpēc, kad viņiem ir jāzina un jāsaprot, kad, kam tas būs vajadzīgs. Un pat nevis viņiem kad mēs sākam jaunu tēmu, pietiek jau ar to, ka kaut vai ir uzlikts tikai tas tēmas nosaukums. Mhm. Un tad es saviem saku, ieraugam šo vārdu un uzdodam jebkādus jautājumus, vai kādas atziņas, vai ko tu par to esi dzirdējis. Mēs vienkārši runājam par un ap to vienu, piemēram, vārdu. Mhm. Un ir kāds, kurš jau aptuveni zina, kurš jau ir pētījis, kuram mamma ar tēti ir teikusi, ka tāds būs, jau viņš jau tur jau bezmaz vai zina. Ir tādi, kurš es neko nezinu, ko ar to dara, kur mēs to. Un tad viņi viens otram sāk jau ar to, ka bērnam saka, tas var noderēt tur, man mamma strādā tur, un viņa to Un izmanto. tā Un tā doma mēs tā varam, virpinās, vai ne? Un tā tā doma jā, virpinās. un rodas interese, Mhm. dabīga interese, jo, tad tam ir kaut kāda jēga. Un tad ir jēga arī to izpētīt un mācīties un iedziļināties. Un tad jau apaug īstenībā, un tad ļoti ātri apaug. Es uzreiz piefiksēju, kur mēs varam aiziet ciemos, uzaicināt kādu vecāku, Aha. kā mēs varam Jau tādā uzreiz mirklī idejas vērst. var piefiksēt, vai ne? Jā, un kā Osti. uz kuru pusi tas vējš pūtīs, uz to arī iesim, jo tad tur būs jēga, un tur būs tā jauda, un tur būs enerģija, Un tur un jau arī arī visa sanāk tā, ka zināšana. bērns drusciņi pavirza, vai ne? Kurā pusē kā to vielu iznest, vai ne? Pa kuru galu. Īstenībā ļoti. Aha. Jo elastīgāka, dzirdīgāka esmu es, jo vieglāk aiziet šis mācību saturs un viss tas kopējais. Ir kaut kādas tēmas, kur, es visu zinu, es Mhm. esmu sagatavojusies uz 1000%, es tur visu esmu pa plāniņu salikusi, būs tā, 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 tā. Un jo es striktāk turos pie plāna, jo viss aiziet galīgā. Vai ne? Galīgi, galīgi. Elastība ir svarīga, vai ne? Ļoti svarīga, un tad tu tā kā, jo tad tu neļauj tam bērnam ienākt. Tas ir mans plāns, Mhm. un tagad darīsim tā, 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 un tas nestrādā, jo Māriņ, viņiem ir jā, jā, saki. vai tu atceries, nu, daudz maz kādu emociju vai kādu pārsteigumu, kas tev pārsteidza būt tava pirmā diena kā skolotājai, kad tu ierodies skolā, tajā iepriekšējā vai kurā tur, jā, nezinu, kad tu šitā sastāv vidusskola, tev ir otrā skola pēc kārtas, kur tu strādā. Jā, jā. Aha. Nu, vat, kad tev bija pirmā diena tajā skolā, kur tu sāki strādāt, kas tev bija? Kaut kāds pārsteigums, kāda emocija, vai tu to atceries? Bērnu acis, Aha. kad uz tevi skatās un var redzēt, ka viņi tev jau tic. Viņi tevi ir ieraudzījuši pirmo reizi. Es te raudāšu. Uh, bet ka viņi tev tic, viņi tev uzticas pilnīgi, un viņi ir gatavi jebkam. Viņi ir tīri, atvērti, gaiši. Tev bija pirmā Saka, dari. klasīte? Pirmā Man bija pirmā klasīte, kontakta, pirmā jā. klasīte, ne? Un uzreiz tādi atvērti un, bērni. Jā, un tad tu saproti, cik ļoti ir liela atbildība uz tevi, ko te tādā tīrajā, gaišajā, godīgajā, tādā trauciņā, Mhm, emocionālajā un tajā zināšana un visā, ko tu viņam tur liksi vai ko tu viņam piedāvāsi, mhm. lai nepazūd tās brīnišķīgais acu skatiens gaišais, un tu zināt, ka, jo viņiem viss jauns, man viss jauns, un mēs tādi, Vai ne? un kā to Un tādi noturēt? satiekās, vai ne? Jā, Kolosāli. Vai tev ir arī atmiņā kaut kāds tāds pārsteigums liels, par ko tu esi bijis domās, ka, nu, skolā jau tā nav, vai tieši otrādi skolā ir tā?
Un izrādās, tas ir kaut kas savādāk, ka tas nemaz tā nav, vai ka tas ir tieši pretēji, un tas, ko tu domā, ka nav, tieši ir. Vai tev ir bijis kāds tāds pārsteigums skolā savā tajā darbā? Uh, Tur laikam vairāk uz to negatīvo pusi. Tomēr, jā. Ja es iesaku, jā, tagad man tā, jo man šķita, ka skola, ka visa sistēma ir ļoti sakārtota. Man tā šķita, kamēr es nebiju šajā sistēmā. Šķita, ka tur ir lietu kārtība, ja tur būs problēma kaut kur, mēs visi ies un risinās, un kā pa diedziņu visi jau zinās, ko kur darīt. Un tā kā man iepriekšējā darba vietā bija šie 6 bērni ar programmām, protams, ka man bija daudz jautājumu, kā strādāt, un īsti atbilžu nebija. Un man, kā? Un man bija tā, kā? Nu, kad nav atbalsts, nav tādas, jā, kad Un viņi principā rausta tu plecu. paliec kā skolotāja, nu, dzīvo un risini kā proti, tā? Jā, bet tas atkal, tad atkal atnāk pie tām dzirkstošajām acīm, kur tas bērniņš saka, "Oh, es esmu gatavs strādāt ar mani, nu, profesionāli un godīgi, un es saprotu, ka es nezinu, kā strādāt ar, piemēram, šādu bērnu, ja, jo es neesmu tā, es neesmu mācīta, man nav izglītības vai pieredzes un zināšanu un prasmju, un man tā kā tas nav godīgi pret šo bērnu, un tad tu nāc pie vadībām un prasi un runā, un viņi saka, ej un dari tā kā labāko, ko tu vari izdarīt, kas īsti nav godīgi pret šo bērnu. Un, jā, man tas tāds palicis, jā, kā rūgtums mazliet, kad, bet Tāds tas tā nepatīkamais skola. pārsteigums, vai ne? Jā, Mhm. jā, jo man šķita, ka jābūt sistēmai, jābūt kārtībai, taču profesionāļi un metodiķi un vietnieki Jā. un vispār skolas taču, nu, profesionāļiem pilni, pieaugušiem Bet gudriem, bet īsti, tad, kad saskarās ar tādu izaicinājumu, īsti nav kas ņemās, vai ne, ar to? nē, jā, Cik tā tā, arī ir. tā, tā, Beigās tā arī ir. Kā nu var, tā dara labāko, vai ne? Jā. jā, Māriņ, bet. pastāsti lūdzu, es zinu, ka tev ir arī visādas citas lietas, ko tu dari. Ne jau tava dzīve ir tikai skola, jā. Arī pavasarī tu visu kaut ko dari un visādas radošas lietas un atbildīgas lietas. Kas tu esi kā Laura ārpus skolas dzīves? Ai, Te es kā esmu ir? 3 bērnu mamma. Ha? Jā, un arī deju pedagogs, kā jau es iepriekš minēju, arī pasākumu vadītāja, kāzas un dzimšanas dienas, un kāza valšu horeogrāfe, kas man ļoti, ļoti tā sirsnīgi mīļi un tuvi, kad viņas man sūta, jaunie pāri atsūta video, cik tas ir bijis Tā viņam ir brīnišķīgi un skaisti. sanācis, ja kā Jā, zāles, ak, tad es tik tā ir skaisti. lielākā dāvana man. Un arī mans lielais tagad tāds step up, solis augšup, ir pabeidz doktora klaunu skolu. Esmu certificēts doktors klauns. Jā, un strādāšu Rīgas Bērnu Klīniskās universitātes slimnīcā. Jā, tas man tāda Māriņ, kāpēc tāda liela. izvēle? Kāpēc tāda izvēle? Tas ir milzīga tāda, nu, arī tāda, nu, patiesībā arī atbildība, ja doktoram klaunam kļūt nav tik viegli, ja kādam šķiet, ja, ka tur tikai jokus dzen. Tā ir vesela mācība, vesela programma ar ļoti, ļoti dziļām praksēm un arī ar sevi milzīgs darbs, ja. Kāpēc tāda izvēle? Uh, Vienkārši Facebookā ieraudzīju reklāmu, ka, hei, ja tu jūti sevi aicinājumu, piesakies. Un man šķita, es jau Rīgā esmu, kaut kādi kursi, kaut kāds doktors klauns, kaut kāda jautrība, kaut kāda ballīte, es pieteikšos. Īstenībā ļoti viegli prātīgi. Mhm. Un arī vīram teica, tur katra otrā sestdiena, svētdiena, kad jau uz vienu tur aiziešu, Būs jau labi. būs jau labi, jā. Nu, un tad, kad es aizgāju un sākās šie Igora treniņi, ļoti dziļi, ļoti par sevi, ļoti tevi emocionāli izģērbj, tevi emocionāli atkailina visas tavas, visu, kas tur bērnība, jaunība, ja, un neizdzīvotās emocijas, pārdzīvotās emocijas vai vēl kaut kādas neizzinātās emocijas. Oh, kas tur nāca ārā? Principā tāds ļoti transformējošs process, ne? Ļoti.
Un plus vēl arī zināšanas, kas tas ir medicīnas klaunāde. Ja tas nav vienkārši kā dakteris klauns, kaut kāds klauns, kurš atnāks pajaukoties, bet medicīnas klaunāde, kas tas ir, ko tas dod bērnam vai vecākiem un pašiem medpersonālam. Tie 9 mēneši es biju uz pilnīgi katru nodarbību, no zvana līdz zvanam, tik transformējoši, tik ļoti caur sevi ļoti atvēra mani. Man bija vieglāk arī ar klasi atkal Mhm. uzticēties, strādāt. Man šķita, ka es esmu ļoti atvērta un atklāta. Tomēr izrādījās kaut kādi bloki ir, un tas Kaut kas dakteris ir klāns. paslēpts dziļi, vai ne? Un dakteris klāns šis nodarbs ļāva atvērties un pienāca klasē tādu, un Mhm. bērni to ļoti jūta, un tāpēc man, nu, jā, viegli strādāt. Un vieglāk ar saviem bērniem mājās. Kaut kā tas ir tāds atvērtāks, gaišāks, Apkarots, vieglāks. ne? Man tieši Jā, viens no jautājumiem, kā šīs aktivitātes, ko tu dari vēl, tu saki, kāža valsi palīdz apgūt, kāzu valsti palīdz atbūt, un deju skolotāja, un tagad vēl daktaris klauns. Kā tas viss tev palīdz vai ietekmē tavu dzīvi skolā? ļoti palīdz. Jo katri kursi, kaut vai tie būtu deju kursi, vai doktora klauna kursi, vai kāda nodarbība, viņa ir dzīva. Viņā kaut kas notiek, un ir kaut kādas arī ar bērniem, vai labās lietas, vai netik labās lietas. Un ja tas kaut kas līdzīgs notiek arī skolā, es jau esmu to piedzīvojis, esmu jau tam izgājis cauri, es jau zinu, kā varbūt būs reakcija kāda, vai kas jāsaka, kas jādara, vai kā, dažreiz, kad ir labāk paklusēt. Kad vienkārši ir jāpaklusē, jāsamīļo, Mhm. Esmu tāda jāatlaiž. gatavāka kaut kam, kas ir it kā negaidīta, bet tu jau esi tā kā noskaņojusies, ka tas var būt, vai ne? Jā, jā, vai ir rīti, kad ienāc klasē un redzi, ka tur enerģija vienkārši nav. Mhm. Nav. Un tad es tā, ko darītu dakteris klauns, ienākot palātā, kur Vai ne? enerģijas parasti nav. Jā, Jā. bet viņu vajag, jo mums būs jaudīga diena pēc tam jāuztur. Un tad es izmantoju tieši tīri tehniskas doktora klauna metodes, kā šo jaudu un enerģiju noķert, mazliet pakustināt un tad jau ļaut, lai viņa aiziet. Kolosāli. Tu pieskaries tādai interesantai tēmai, par ko es arī kādreiz runāju arī savās nodarbībās ar pedagogiem, kā skolotājs jau nemāca tikai matemātiku un latviešu valodu un kas nu tur pa mācību priekšmetu, bet faktiski skolotājiem jau ir arī jāpārauga tas lauks un jāvada tā enerģija, kas tur ir priekšā, jā, ar tiem 20, 30 bērniem. Kā tur to tiec galā? Nu, ir jau kaut kādas jau ierastās metodes, ko es zinu un viņi zina. Un, ja jūtam, ka kaut kas nav, tad, vai es viņiem pašiem jautāju arī, kā Mhm. jums šķiet, ko mēs varētu šoreiz pie šī darīt, kā jūtamies, kā, ko mēs varam, jā, lai šī enerģija tomēr būtu. Tā Vai kā kāds jāatzīmē iesaist arī bērnus, jo citreiz jau nav tā, ka mēs visi visgudrākie, vai ne? Bērniem tieši tā. pašiem ļoti daudz ideju, kas tieši ar viņiem notiek un kā viņiem var palīdzēt. Jā, un kad viņi viens otru vēl aiziet atbalstīt. Un man tiem palīdz, ja mamma man to un to. Man palīdz, ka man tētis tur, nezinu, pleciņu paglauda. Man tur palīdz, ka kaķis nolaiza vaidziņu. Saka, Aha, labi, ka nelaizīsim vaidziņu, bet aizej noglāsti draugam vaidziņu. aha, Jā, jā. un tas ir smieklīgi. Jā, mēs tā, nē, tu mani nelaizīsi. Un viss, un tas bērns, kurš bija tāds, nekādi šodien neko negribu, man tur, nezinu, bija dusmiņa no rīta. Tad viņš tāds, tu mani nelaisīsi, un tas pāriet smieklos un jautrībā. Un vienā mirklī tas bēdīgais balons ir atkal uzpūties, un es varu sākt strādāt. Jā. Jo matemātika vai valoda, kā teici, tu nevari sākt neko dot, jo Kamēr tur viņš ir pretī aizvēries, vai ne? tomēr ir aizvēries. Tu vari dot. Nu, dot tu vari, Tikai bet kur tas paliek, jā? neko, tas turpat ir nokrīt tev pie Vai ne? kājām. Jā, Lauriņ, kāds varētu būt, tev varbūt ir atmiņā, vai arī ja tu vienkārši tā, hops, tev pirmais, kas ienāk prātā, siltākais, skaistākais brīdis skolā? man laikam tie ir katri rīti.
Jā, man nav viena siltākā, skaistākā. Tas ir katrs rīts, kad tu ienāc, un kad mēs nodziedam to sasveicināšanās dziesmiņu. Nu, tas ir. Tā kā tāds rīta, mazais rīta rituāls, jā. Rituāls. Jā, mēs visi pieceļamies un nodziedam. Sākumā sēžot, un mums ir tāda pašā dziesma, ka tur, jā, Mhm. piecelšos un droši teikšu sev, esmu lielisks, esmu gudrs. Un tad viņi atkārto. Un tad, jā, tāda motivācijas un spēka un jaudas, un jau viņi, kurš arī tur vēl aizmidzis, tas ceļas, miedziņus iztrin ceļas kājās un dzied. Aha. Tas ir Jā, fantastiski, jo kaut kādas tādas tradīcijas savas, nu, savas, ka tas ir tikai mūsējās, jā. Tikai mūsu klase tā dara, ja cita klase kaut ko citu, bet mūsējā ir sava dziesma, jā. Tas jau arī tā vieno un spēcina tā, nu, to klasi, vai ne? jā, jo mums šī dziesma jau tapa pirmajā klasē, un es otrajā klasē piedāvāju, ka mēs varam veidot jaunu dziesmiņu. Un mēs mēģinājām, bērni piedāvāja variantus, un tur viss kaut ko, un mums neaiziet, un neaiziet, un beigās viens skolotāji, ņemam to, tā bija forša, tā bija tā, un tā mēs, jā, visu. Iegulusies sirsniņā, jā. Un es domāju, ka mēs arī trešo klasi turpināsim ar šo pašu. Fantastiski. Un es klausos, es domāju, ka tie bērni gan jau arī ikdienā kādreiz, jo viņi taču ir lipīgi, ja? Un kādreiz ir tāds vienkārši dungo un sajūta, ka tu jūties labāk, vai ne? Forši. Jā. Un, Laura, nu, ir jau tā, ka mums ikdienā skolā pedagogiem, nu, mēdz gadīties arī visādas tādas, ka, jā, varbūt ir kāds, nu, tāds izaicinājums pilns, brīdis vai notikums vai nu, kaut kas tāds, tāds pasmaks, ko tu labprāt padalītos? Kas ir bijis tavs lielākais izaicinājums skolā? Vai tāds smags brīdis varbūt? Nu, varbūt ne līdz atlūgumam, jā, bet varbūt arī līdz tā, ka viss, es vairs nevaru šito izturēt. Kas tas tev ir bijis? Atlūgums man ir bijis, jā, kas bija Aha, Jēkabpils skoliņā. Tur bija. Jā, nu, tas tieši tā iemesla dēļ, kad es nejūtu šo atbalstu no vadības un šiem profesionāļiem, kas, manuprāt, kam ir jāiet kad psihologs, sociālais pedagogs. palika viena tajā cīņas laukā, jā. Es nezinu, vai drīkst to teikt. Laikam nedrīkst, jo es parakstīju, kad man bija atlūgums, tad bija jāapraksta papīrs, ka es nedrīkstu izpaust nekādu informāciju vispār, tāpēc, laikam, Protams, protams, jā. jā, kādi bija viņa ieteikumi, ko man Tas darīt ar bija tas smagais brīdis, kad ir nu, tas atlūgums dēļ tā, ka tu vienkārši sajūties viena tajā ceļā, ja? Jā, Un un kad es, sadarbībā ar tīri skolēniem, vecākiem, varbūt tādu jā, ikdienas dzīvi. tādā ikdienas dzīvē viens, jā, tagad Rīgas skoliņā gan arī ļoti ieliekot lielu darbu bērnā, strādājot papildus un tad, kad tu nejūti atbalstu īsti no vecākiem, ka Mhm. vecāki, nu viņš man tāds ir, nu viņam jau smaga galva, es ar tāda biju, ai mums tētis ar tāds, un viņa jau ir uzlikusi tam latiņu, un tam bērnam ir iemācījusi bezspēcību, Aha. iemācījusi, jau iemācīta tāda, nu, ka man jau Tāda nesanāks. iemācītā bezpalīdzība, vai ne? Ko nu es centīšos, tāpat nesanāks, jā. Jā, un viņš jau pie manis atnāk, tas bērns, un man mamma teica, ka es šito nevarēšu nemaz. Man mamma tādī mirklī man gribētu uz kaut kādu nožmiegt. Burtiski nožmiegt. Un man ir jāstāv stiprai un Jā. stingrai. Nē, bet mēs varam pamēģināt. Mm. Kaut vai drusciņ, mazliet. Un dažreiz pat ir, tad man lielākā uzvara ir tad, kad mēs tā kā pa mazu diedziņu dzīpariņu pavēlt un aiziet. Un izrādās, to viņš var, un to viņš var. Es pat nezināju, ka es varu. Un tad, nu, tā kā tas viss jau aiziet uz to pozitīvo, bet tas pirmais mirklis, kad es izdzirdu, Vai ne? jā, man Ko mamma jūs teica, nodarat savam bērnam, vai ne? Tā. un es esmu pat jau runājusi vecāku sapulcēs, un es esmu rājusies un bārsusies, un nekad mūžā, ja arī tev nesanāca, nesaki to bērnam, ka Vai man ne? jau var, nesaki, tad viņš nav tu. Jā, un tas ir, bet ko tu kā vecāks vari darīt, lai tam bērnam, nu, lai viņš ticētu sev? Aha.
noticētu un lai viņam Tieši mēs tā izdotos. ļoti, ļoti tā plūstoši pārgājām uz vienu no jautājumiem. Kas ir tas, ko tu tieši vēlētos pateikt bērnu vecākiem? Šeit nav runa tieši par tavu klasi. Var domāt plašāk, jo klase ir klase, bet mēs ļoti daudz ko dzirdam, kā ir, teiksim, procentuāli diezgan daudz visādas atsauksmes no skolotājiem. Kas tev nāk prātā? Ko tu gribētu pateikt skolēnu vecākiem? Hmm. Celiet bērnu, nevis gremdējiet. Ar šiem pašiem teikumiem, ja, ka, ai, nu tev nesanāks, tu jau ne, tu kā tētis vai tu kā mamma. Man vecmāmiņai arī nebija balss, tev arī nebūs. Un šie visi komentāri, jo atkal tas bērns ir tā atvērtā, tāds atvērts trauks, atvērta enerģija. Un tu ieliec, viņš tic tev. Viņš tev kā pieaugušajam tic, viņš tev kā mammai tic, viņš tev kā tētim, viņš kā pedagogam, viņš visiem ļoti notic. Un notic arī tam sliktajam, vai ne? Jā, viņš notic gan tam labajam, gan notic gan tam sliktajam. Un, un tad ir ļoti grūti viņam sākt darīt, un nē, bet man taču teica, ka man nesanāks. Tas tā kā, kad liek tiesības, saka, iemācīties ir vieglāk nekā pārmācīt. Aha, Tas aha. tā ir. Nu, ja tev neveicās matemātikā, nu nesaki to savam bērnam, ka tu nekad mūžā reizreķinu neiemācīsies, jo mamma vai tēvs nav iemācījies. Nu, mēģināt, atbalstat, nu iet, nu tā kā uzticies procesam. Mhm. Un vispār piedomāt, vai ne? Ne viss ir jāsaka, varbūt kaut ko ir vērts iekost sev mēlē, vai ne? Jā, tā kā pieskatīt sevi, ko mēs sakam, un, jā, dodam spārnus, ka tev izdosies. Mhm. Tev sanāks, kur pa vienam, tā kā pa pilieniņam. Ir Mhm. tīpaši tiem bērniem, kuriem varbūt iet nedaudz grūtāk mācībās, ar mācīšanās grūtībām. Tur vispār ir ļoti, jo man kaut kā paldies Dievam ir veicies ar vecākiem. Gan iepriekšējā darba vietā, gan šajā man ir brīnišķīgi vecāki un ļoti atbalstoši vecāki. Un tad ļoti liels prieks redzēt, kā viņi uh, arī pārguruši, ka Ieklausās, mamma vai ne? ieklausās jā, un pretīm nākoši, un ieklausās arī pedagogā, ko pedagogs saka. Un tā ir ļoti, tādā ir sadarbība. Ja mēs nostāsimies viens pret otru, tad, un bērns pa vidu nebūs ieguvējis neviens. Bet Mhm. tā, kad vecāks pedagogs sadarbojas un ieklausās un sajūt viens otru un redz, ka tas viss Vai ne? ir Tad arī tā jāsaka. virzība notiek. Laurija, kā ir ar tev pašai? Kas ir tas, kas tev palīdz atjaunot enerģiju? Ja nu tā darba diena gadījumā kādreiz liekas tāda, grūtāka, ja? Kas ir tas, kas tev pašai personīgi palīdz atjaunot spēku un enerģiju? Karsta duša vai pirts. Aha. Tev Es mājās ir fiziski, vai te kaut kur vēl prom? tagad man ir mājās, jā, ziemā tapa. Tāpēc kādrī droši brauc ciemos. Vai nē? Ar pirts slotiņām vai kā? Arī ar pirts, ar skrubjiem. Es tā kā tāds sajūta, ka tu fiziski noskrubē nost. Jo Aha. gadās ir tādas dienas, bet man vajag to fizisko, ka jā, ka tu kaut kāda tā grūtums, smagums sakrājas. Parasti te man viņš ir plecos. Vai tā kā liekas, muguru sāk vilkt, vai vēl spranda stīva. Un tu liekas, ka man varbūt vienkārši ir pāri kaut kur par daudz, vai par uz sevi uzņēma vēl kaut ko. Man ļoti jāpalīdz. Karsta duša vai karsta pirtiņa ar visu. Viss norīvēja un miers. Un viss, un esi tīrs un sveiks, un atkal ej uz darbiņu ar, Mhm. ar prieku. Laura, tad, kad es tevi satieku arī skolā, mēs esam atsevišķos vispār stāvos, jā, es esmu pašā augšā, tu esi pirmajā stāvā, es esmu ceturtajā, un tie ceļi mums krustojās nemaz netik bieži, jā, bet tad, kad es tevi satīku, tu vienmēr esi tāds spridzeklīts un galva pilna ideju, un kā tik realizēt un tā. Kas ir tas, kas tev palīdz saglabāt, es teiktu, to prieku par būšanu skolā? Jo šķiet, ka tev tur tā prieka ir gana. Kas tev palīdz to prieku saglabāt no būšanas skolā? Labs jautājums. Manuprāt, tā pati būšana skolā. Aha, Jā, jo man pārkāp patīk. pār slieksnim un uzpildies. Ja? Jā, jā, jā.
Jo es nevaru strādāt iestādē vai kā skolā, kurā ir, nu, kāpēc bija tas pirmais atlūgums, ja, kad es jūtu, ka ir smagums un nav atbalsta, un kad īsti bērns netiek dots tam bērnam labākais, ko mums varētu iedot. Un tur Mhm. sistēmas dēļ, vēl kaut kā dēļ, un šis man nestrādā. Jo sestā skola ir tā skola, kur es jūtu, ka tam bērnam tiek dots labākais, ko mēs varam. Arī mums ir brīnišķīga metodiķa, kura ir ļoti sadzird. Kad arī, kad man gribas pabubināt, aizjūt pie viņas pabubināt, un tad viņa saka, man ir kaut kas jādara. Es viņai saku, ne, nav, man vienkārši vajadzēja pabubināt, nobubināt nost. Labi, ej tad. Un dažreiz vajag vienkārši nobubināt nost kaut kādu, ja, ka pat nekas nebija jādara, vienkārši jāuzklausa. Bet ir, kam tu to vari izdarīt, kam tu vari to norunāt nost, vai ne? Tas ir metodiķe, wow! Ja, kas kā citās vietās varbūt ir kā tāda neaizskaramā persona, pie kuras tu nedrīksti, ja, bez mazliet pēc pieraksta tikai. Ah, Tad šeit tas ir brīvi, viegli, arī ir problēmas, aizēju izstāstu, ka vajag risināt, ka jā, vajag. Viss tā pat dienā. Nekas netiek ievilkts, nekas netiek atlikts, ka, nu, mēs paskatīsimies, jāvēro. Nē, te nekas nav jāvēro. Ir problēma, risinām. tāda Tā ir uzticēšanās arī skolotājiem, vai ne? jā, 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 ļoti profesionāla komanda, brīnišķīgi kolēģi. Un, jā, es tikai ar vecākiem bērniem, un tas viss ļoti, ļoti man rezonē, man ļoti viegli. Aha. Šodien pat biju veikaliņā, mums ir vietējais veikaliņš, pienam pakaļ aizgāju, lai var pankociņas uzcet. Un tur tā viena meitene kaut ko saka, es tur Remčikā gribēju stāties, mani neņem darbā Maksimā, neņem vēl, un beigās rindas visi tur. Un tad tā viņa saka, bet nu grūti būt kasierītei. Nu, saka, šī veikala kasierīte. Viņa saka, nu jā, bet kurš tad darbiņš ir viegls? Nu, visi darbi ir smagi. Vai Un, dieniņās? jā, un viņas, nu jā, un viņas abas tā norunā, un es stāvu, un man tāds smaidiņš. Vai ne? Saka, nav tā taisnība, vai ne? Protams, katram sava garoziņa, jā, bet kā tu to enerģiju sajūti, vai ne? Jā, ja tas ir tavs, tad tas ir tavs, un viņš tev arī baro, tu dod enerģiju, bet tu no viņa arī saņem Ah, enerģiju, un nav šī enerģijas zuduma. Ja tu ej uz darbu, kurā tu nejūties ok, tur nav tas, un tu tikai to pieņem un zaudē enerģiju, jā, kaut kādā mirklī tu izdegsi, un tad, ja ir iemācīts, ka tas ir normāli, ka tā ir vai norma, ne? ka Ka darbā tur arī izdegšana jāizdeg, nav tālu. jā, un ka darbā ka ir normāli justies slikti, jo darbs jau ir grūts, grūts, kaut kas smags, kaut kas, kas ir jānes kā smaga nasta. Mhm. Bet mums tā Nē, nav, vai ne? Negribas piekrist, ne? Super. Lauriņ, varbūt ir kaut kas, ko tu labprāt, nu, ko tu vēlētos, lai sabiedrība labāk saprot par pedagoga profesiju, par skolotāju darbu. Kas ir tas, ko tu gribētu pateikt? oh, mēs esam forši. Mēs esam forši. Jā, tas ir jāliek kā lielais virsraksts, vai ne? Jā. Un mēs, tāpat kā vecākās, mēs gribam labāko to bērnam. Aha. Nu, dažreiz, protams, sanāk iebraukt grāvī, bet ne tikai pedagogiem sanāk iebraukt grāvī, arī vecākiem sanāk iebraukt grāvī. Un galvenais, ko es saku, nu, nemest uzreiz ar to akmeni, nenolinčot, nezinu, ja, um, izrunāt, parunāties, iepazīties ar tiem pašiem pedagogiem. Mhm. Man arī viena mamma nāk pie manis, kāda ir tava tā kolēģīte? Es saku, kāpēc tu jautā? Man bērniņš nākamgad nāks. Es gribu visu zināt. Es saku, aizējām parunāt pie viņas. Mhm. Jo man jau ir cits viedoklis par viņu. Es kā kolēģi, tev kā, jā, aiziet pasties, vai tas derēs tavam bērniņam, vai tas rezonēs ar tavām vērtībām un to uztveri, kāda ir tev. Nebaidieties no pedagogiem. Vai ne? Sabiedrība ieklausieties, Laurā, nebaidieties no pedagogiem, vai ne? Ja gribi iepazīties, uzaicini uz kafiju, kā bērna, piemēram, nākamo pedagogu, nu, ja tu gribi viņu izzināt. Jo viena tante teica, divas tantes teica, kādam der, kādam neder, un tas ir ļoti svarīgi arī ieklausīties, kādu pedagogu tu savam bērnam izvēlies, ja tā ir apzināta izvēle. Jo kādam vajag šo stingro, un viņam ļoti der stingrs, konstruktīvs, strukturēts un
tāds, un viņam vajag, un viss izdosies, kādam atkal vajag. Ding, ding, ding. Jā, kaut ko tādu atvērtāku, emocionālāku. Un tāpēc, jā. Super, paldies tev. Un ja tev viss būtu iespējams, ja? Viss, ja tev būtu iespējams, kāds būtu tavs sapnis par Latvijas skolu nākotni, tāda ideālā mācību diena, kad, nu, vat tā, kad, ja tev viss būtu iespējams, kā uzbūrt to ainiņu, kā tas būtu? Um, ārā. Pirmā lieta ārā. Tā ir brīvdabas pedagoģija. Tas ir tas, kur man klasīte mācās ļoti daudz, visas dabas zinības praktiski mēs ārā, latviešu valodas ārā, ja tik laiks atļauj. Mhm. Un tā mēs esam ārā. Tas ir viens. Otrs, protams, vairāk šo atbalsta personālu, kas ir profesionāli, kas ir darbam ar bērniem ar īpašām vajadzībām vai arī atbalsta bērniem. Un pat mazākas klases. Cik mazāks? Cik mazākas? Es pat nezinu. Man ir ok ar saviem 24. Es nezinu, kā tev 32, ja, bet man ar 24 ir ok. Man arī ar 30 bija ok. Tu Jēkabpilī, bet, ja ir 6 atbalsti, tad vajag papildus pedagogus vienkārši, lai varētu strādāt ar viņiem profesionāli un viņu vajadzībām atbilstoši. Tas Praktiski sanāk, nav viena lai ir formula. atbilstoši, ja? Es teiktu, tā nav vienas formulas visām skolām, ka visiem tikai tagad tā, un ja 30 bērni, tad tur 7 pedagogi. Nē, es pat teiktu, būtu lieliski, ja varētu tā, tad ko vajag pēc vajadzībām raugoties, ja tā ideāli, kad kuram vajag atbalstu, lūdzu atbalsts. Cik tev vajag, ja, nevis kā man, bet, nu, cik bērniem vajadzīgs, lai viņiem būtu viņu vajadzībām. Un, jā, jā, un īpašas telpas, protams, iekārtotas šiem bērniem ar autistisko spektru, ar UDHS, tas sensorās istabas un skaņu istabas un tas šūpolītes, viss, kas viņus tā kā atkal harmonizē un kas, jā, viņu nervu sistēmai darētu uz visiem 100. Jo šeit vienkārši skolā ieliekot viņu nervu sistēmu sāk aulikšot, viņiem ir pārslodze. Viņiem rodas prieks, stress un īsti. Tāpēc man ļoti noder šīs brīvdabas pedagoģijas. Daba ļoti nomierina, norimdina un Cik elpo. būtu viss iespējams, un tev ideālā nākotnes Latvijas skola lielākoties būtu mācības ārā, ja? Jā, un atbilstoši bērnu vajadzībām, tik arī profesionāļi, Viss kvalificēti pieejams, speciālisti. jā. Jā, viss pieejams. Tas tā, man vajag. Lai top, vai ne? Lauriņa, vēl, ja tu varētu dot vienu dāvanu visiem skolotājiem Latvijā, kas tas būtu? Lielu apskāvienu, īstu siltu apskāvienu un varētu iečukstēt austiņā, nu, ka tu esi vērtība. Tu esi brīnišķīgs, tu esi superīgs, tu esi vērtība. Un paldies, ka tu esi atkal es raudāšu. Vai ne? Bet tā ir, mēs visus samīļojam, vai ne? Nu, tā ir. Jā, jā, jo bieži vien vienkārši pietrūkst tāda silta apskāviena un laba vārda. Un tā raudāšana man ir no doktora Klaunu skolas. Pirms tam man nebija. Tāpēc, kad bija viss sasiets cieši. Jā, un tagad var iet Rimī, stāvu pie majonēzes plaukt, izvēlos, skatos, kur mans Provansas vai kā viņi tur saucās tā majonēze, un sāk skanēt kaut kāda dziesma, un es raudu. Nu, kā Laura nopietni. Jā, tas ir Klaunu skolas blaknes. Bet tas tik sirsnīgi, tik sirsnīgi. Jā. Laura, mēs jau lēnām tuvojamies mūsu sarunas noslēgumam, un nobeigumā es tev gribu pajautāt, kas būtu tavi 3 padomi labākai dzīvei? Trīs padomi labākai dzīvei. Katru dienu samīļo sevi.
sevi ar vārdiem, ar skatienu. Jā, sevi samīļo, savus mīļos un arī apkārtējos cilvēkus, ko tu satiec vai kur ir tavā darbā. Pietiek ar skatienu, ar labrīt vārdu. Uh, Tas pirmā, jā, tāda mīlestība pret sevi, tuvākajiem un vispār pret cilvēkiem. Tas būtu pirmais vēlējums, ja tāds drīkst būt garais Drīkst, vēlējums. drīkst, drīkst, drīkst. Drīkst. Otrais, esi godīgs pret sevi. Esi godīgs pret sevi, nevainojot nevienu vai neattaisnojot kaut kādas smagumus, vēl kaut ko. Ko es gribu? Ko es šodien gribu? Godīgi sev pajautā, godīgi atbild. Vai es gribu iet uz darbu? Super, ej uz darbu. Negribu uz darbu. Padomā, kāpēc tu negribi uz darbu? Varbūt tas darbs nav tev. Tad, jā, tad domā plašāk un atrod tādu darbu, kuru tu gribētu iet. Tas tāds godīgums pret sevi, savu tādu prāta higiēnu. Tu Mhm. iztīri bružus un dari to, kas tev patīk. Mhm. Un trešais, lai miers virs zemes. Superīgi. Dere, dere. Paldies, tev liels. Un pavisam noslēgumā, pirms mēs atvadamies un es tevi laižu tālāk tavās dienas gaitās, šo jautājumu es jautāšu visiem mūsu saruna dalībniekiem. Es tevi aicinu atkal drusciņā atbrīvoties un tā, ka galvas vidus smaida debesīm, jā, ieelpo, izelpo, vari arī aizvērt acis vai neaizvērt acis, kā tu labāk sajūti. Uh, un nosauc lūdzu pirmo vārdu, ko tu sajūti, domājot, kas ir tavs spēka vārds. Ticība. Aha, ticība. Ticība. Vai tu gribi pakomentēt? Es īstenībā, tā kā pateicu ticību, man tas likās tā ticība sev, vai tāpēc, ka es šovakar braukšu uz svecīšu to Aha, krustaceļa gājienu uz Aglonu. aha, Nē, tā laikam ir ticība savai varēšanai, ticība pārējo varēšanai, tad uzticēšanās. mhm, Katru dienu tu cēlies ar uzticēšanos un ticību to, kad ir ok, kad ir labi, kad ir skaista diena, kad ir labi cilvēki, kad ir brīnišķīgs darbs, daba. Es ne viss. Kad noticēt tam, pamanīt to visu, mhm. kas tev ir. Klausām. Paldies, tā mīļš Lāriņ. Nu, ko mēs ar šo tādu ļoti, teikšu, tādu spēcīgu vārdu dažādos kontekstos, un dodot tādu ticības sajūtu arī jums, klausītāji, mēs šodien atvadamies. Paldies tev, Laura! Jā, paldies! Paldies vēlreiz par uzaicinājumu. Atvedamies no jums un sekojiet līdzi, un būs atkal vēl nākošajās reizēs kāds pedagogs, kurš padalīsies, kā viņš redz pasauli un kāpēc vispār ir pedagoģijā. Ja? Atā, tiekamies!